Steiki, te Jūlija Puķe. Es biju jau uzfilmējusi video atsevišķi šim, kā es atveru visu, kā man tāds, oh my god, bet, lūk, es izdzēsu failus un, tāpēc es vēl vienreiz. Dievs, tik forši. Es dabūju šo, varbūt, reku, lūk, tāds vāciņš. Vai man patīk? Īstenībā man patīk, es vienkārši gribēju aizmest prom, jo, lai būtu tāds lielāks efekts, saprotiet. Es jums vienkārši vēlos pateikt, manu addiction vāciņi. Jau no agras bērnības es saviem telefoniem visiem pirku vāciņus. Es pirku vāciņu. Un katru mēnesi man bija jauns vāciņš, piemēram, manam iepriekšējiem telefoniem. Un tas, tagad es viņus visus pārdevu, jo man nav vairāk tā telefona, jo es viņu iemetu iekšā ezerā. Jā, tas bija tāds laiks, kad man vienmēr vajadzēja mainīt vāciņus, vajadzēja būt jaunam vāciņam. Un tas vienkārši, no sākuma tas bija kā hobijs vai kā kolekcija, bet tas palika tik traki, kā man pietrūka naudas, lai es aizbrauktu uz skolu. Ja jums ir atkarība no kaut kā, neslēpiet to, esiet ļoti atklāti. Jūs nesat vienīgie ar šādu addiction. Es arī te esmu. Man arī ir reiz bijis tāds posts, ko es runāju? Labi, vārds sakot, nevis nopirku, viņi man uzdāvināja, bet es ieteiktu. Saprotiet, man patīk. Pirmkārt, man liekas vienīgais iemesls, kāpēc es vispār viņu velku, ir tāpēc, ka One Direction lyrics, you know, I'm all about that fangirl. Bet, vienīgais man nepatīk, ka viņš ir tik plāns, un man vienmēr ir bail, ka viņš nokritīs, bet tad atkal viņš ir tāds, kas nekrīt, saprotiet. Bet, vāciņš kā vāciņš dabūja pa brīvu, tāpēc ļoti priecīga. Jūs nedabūsiet, bet, jums būs jāmaksā. Bet arī tās cenas nav tā kā, es no sākuma biju apdomājis maksāt varbūt, jo, reāli, cilvēkiem biznesi ir, citreiz arī vajag maksāt, tāpēc es paskatos, varbūt tiešām vienkārši nopirkt. Izdomāju, uzrakstīšu, varbūt kaut kādu dīliņu dabūšu. Īstenībā, man liekas, viņi man rakstīs, neatceros. Bet jā, Vitko cases, I can't remember, links aprakstā. Šīm konkrētajiem caseņiem jūs neatradīsiet linku, tāpēc, ka es viņu es te pati nedizainoju, bet es izvēlējos fonu, un es izvēlējos, ko rakstīt pa virsu un kādā fontā. Viņi bišķi piepalīdzēja man, jo esmu diezgan neizvēlīgs cilvēks. Rakstiet apakšā komentāros savas atkarības, izlieciet ārā visu savu sirdi savām atkarībām, jo jūs neesat vienīgie, un es jums esmu vienmēr blakām. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirst nospiest like, arī subscribe, komentē apakšā videos man noidē. Oh my god, I'm so dumb.